155 gadus atpakaļ Rīgu un Dienvidburgu savienoja pirmā dzelzceļa līnija. Atzīmēt tik svarīgu jubileju koncerts Latvijas dzelzceļš izlēma oriģināli, organizējot pirmo Latvijas vēsturē dzelzceļa transporta parādi. Neparastais sastāvs, kas ietvēra sevī manevru maģistrālās lokomotīvas, līniju mašīnas, vagonus, ieradās Daugavpilī 22. maijā pēcpusdienā. Šajā laikā stacija bija jau pilna ar iedzīvotājiem, kuri vēlējās apskatīt mašīnista kabīni vai pusdienot vagona restorānā. Mēs parādījām, ka pa tiem 155 gadiem mēs nestāvējam uz vietas. Mēs saražojam tik daudz jaunu tehniku priekšā, kur stāv. Jūs laikam acīm redzat paši parādīt visu ar televizoru, kameru, visu, kas tur ir iekšā. Un aizmugurumā tā visa tehnika, kur aizvietoja grūts tāds darbs, rokas darbs visiem cilvēkiem, kur iepriekš strādāja dzelzceļā. Tagad visu 100%, ko mēs darām uz ceļiem, tiek modernizēta. Cilvēkiem ar lapsam jūs vairāk neredzēsiet dzelzceļā. Līdz ar to sasniegumi ir ļoti lieli. Mēs modernizējam pilnīgi dzelzceļā un mēs mēģinājām atstāt to veco tradīciju ražot dzelzceļa tehniku Latvijā. Un tā mums pagaidām izdevās. Īpašais parādes lepnums bija SIA LDZ rītošā sastāva servis modernizētā maģistrālā dīzeļa lokomotīva 2M62UM, kas pirmo reizi publiski tika prezentēta tieši dzelzceļa transporta līdzekļu parādes laikā. Lokomotīva gandrīz pilnībā uzbūvēta no jauna. Tās jauda palielināta no 4000 līdz 6000 zirgspēkiem, padarot to par jaudīgāko lokomotīvu Latvijā. Līdz ar to lokomotīva spēja vilkt garākus un smagākus sastāvus. Modernizācijas rezultātā lokomotīvas eksploatācijas laiks pagarināts līdz 30 gadiem, kā arī vairāk nekā uz pusi samazināts plānotais remontu un apkopju skaits. Ar īpašu interesi modernizēto lokomotīvu pētīja mašīnisti, kuri tagad ir pensijā, kā arī Latvijas dzelzceļa jaunās paudzes darbinieki. Es braucu ar lokomotīvu, kad viņa vēl bija īsta. Es viņu neatpazinu. Es pajautāju, kā vajag bremzēt, bet man atbild, ka jāuzspiež uz šo knopi un šo. Mums bija 254. krāns, kurš bremzēja lokomotīvu, bija vilciena krāns, bet šeit knopis un viss. Es zināju, ka šādu sastāvu veido modernizē lokomotīvu, un man bija interesanti atnākt uz šejieni, paskatīties uz šo lokomotīvu un redzēt, jo mums vēlāk ar to strādāt, un ir interesanti, kā arī gribas to izzināt no iekšas. Ir vērts atzīmēt, ka modernizācijas procesā iesaistīti arī daugavpilieši. Ceļš no vecās uz jauno lokomotīvu sākas tieši lokomotīvu remontu centrā. Nevar jau domāt par nākotni, ja tu nezini savu pagātni. Un tādā dienā, kā šodien, ir īpašs iemesls paskatīties uz to, kā ir saistīta pilsētā ar dzelzceļu. Un, ja mēs runājam par dzelzceļa izbūvi, tad ir tāda viena ļoti interesanta detaļa. Izrādās, šis dzelzceļš ir būvēts par privātām investīcijām. 10 miljoni sudrabā privātie cilvēki ielika, ar ko apstiprināja, ka šis projekts ir ekonomiski pamatots. Viņš tāds bija, viņš tāds ir, un es esmu pārliecināts, ka viņš tāds arī būs. Un tas nozīmē, ka mēs strādāsim kopā ar dzelzceļa vadību, lai uz šeit atnāktu jaunas tehnoloģijas. Šeit ir viens no piemēra šiem vagoniem. Lai arī pēc 150 gadiem, šīs jau būs pavisam veci muzeja eksemplāri, būtu jaunas izstrādes un attālums starp Rīgu un Daugavpili paliktu vien mazāks, un dzelzceļš mums savienotu ar visu pārējo pasaulē arī. Papildus tehnikas izstādē daugavpiliešus pārbaudīja uz zināšanām par faktiem no Latvijas dzelzceļa vēstures, zinošākajiem pasniedza balvas, bet papildināja svētku grupas Dzelzs Vilks koncerts.